Kas ir autentiskums? Tas ir patiesums. Un patiesas cilvēks var būt tikai tad, kad viņu domas, sajūtas un rīcības sakrīt. Kad viņš ko domā, ko jūt, tā arī dara savā dzīvē. Piemēram, ja tu gribi ļoti vēlies palaist savu online produktu, pakalpojumu, un tu jūti, pirmā sajūta, jā, ir deksme, bet tad otrā doma tev atnāk, nē, to jau viss dara, es neesmu pietiekoši labs, vēl pietiekoši zinošs, un tā ir limitācija. Tā nav tava doma, tā ir absolūti sveša programma, kas tev liedz nonākt līdz darbībām. Un tieši tajā brīdī tu nodod sevi un neesi patiess. Tieši tajā brīdī tu attālinies no sava autentiskuma. Es ticu, ka arī tev gribas aizvien vairāk un biežāk dzīvot pēc šī pirmā impulsa un neklausīties šīs limitācijas savā galvā. Tāpēc droši piesako manam profilam, tur viss par mindsetu, drosmi un enerģiju.